Labdien, Kurmenē, un labdien, Kurmenes jauniešu centrā Klints. Esmu Aigars un vēlos jums mazliet vairāk pastāstīt par šo projektu, par šo vietu tuvāk un laipni aicināšu jūs iekšā un parādīšu jums, pastāstīšu mazliet vairāk, kas tad šeit īsti notiek un ko tad mēs šeit īsti nākotnē plānojam. Iesim iekšā. Esam Kurmenes jauniešu centra telpās. Mana sieva Baiba. Un, jā, varbūt tās iedošu dažus vārdus pastāstīt Baibai par sevi, par mums, par mūsu kalpošanu šeit, par mūsu ģimeni, kas ir pārvākusies no Rīgas. Jā, kā jau mans vīrs minēja, mēs esam pārvākušies no Rīgas, absolūti pilsētnieki sirdī un prātā, bet pateicoties priestera uzrunai, mēs esam šeit un īstenojam ļoti vērienīgu projektu, kas ir Kurmenes jauniešu centra izveide. Un šis projekts mums prasa daudz enerģijas, jo tas būs multifunkcionāls pasākums, un mēs mācīsimies ar bērniem kopā, kā uzturēt ģimeni, kā uzturēt ģimenes saites, kā uzturēt attiecības ģimenē, un tāpat arī strādāsim ar vecākiem palīdzot saprast savus bērnus un kā vecākiem palīdzēt saviem bērniem augt par spēcīgām personībām Jēzu Kristu. Un mēs šo nodrošināsim, šo te izglītojošo pusi, izmantojot brīnišķīgās Kurmenes skolas telpas, lai veidotu šo ēku kā sadarbības platformu gan ģimenēm, gan pasniedzējiem, gan bērniem, gan jauniešiem. Tāpat arī mēs jau šobrīd esam atvēruši durvis mūsu vietējiem Kurmenes jauniešiem, kā aktīvu dienas centru. Mūsu jaunieši jau to brīnišķīgi izmanto. Mēs esam priecīgi, ka mūsu lielo ēku apskraida tādas, kā saka, svaigas asinis, un bērni ir izskraidījuši skolu, viņiem šeit patīk, ka viņi te darbojās. Un tad mūsu lielā misija, mūsu lielais sapnis ir darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Pārsvarā tie ir tie bērni, kurus sabiedrība cenšas izstumt ārpus tās, jo šie bērni neatbilst sabiedrības uzvedības modeļiem. Tādēļ mēs plānojam nākotnē ciešāku sadarbību veicināt tieši ar šiem bērniem, speciālistiem un ģimenēm, viņu ģimenēm, lai šos bērnus mēģinātu, prastu un varētu nobīdīt atkal tajās sliedēs, kad bērniņš redz savu nākotni, kad bērniņš redz, ka viņš ir vajadzīgs gan sabiedrībai, gan ģimenei, un pāri visam dot šim bērnam tādu skaidru uzvedības un vērtību kompasu, ko mums māca Jēzus Kristus. Šobrīd piedāvājam izmantot mūsu telpas semināriem, nedēļu nogales retrītiem, kā arī alfas kursiem, kādu vīru vakari. Teiksim, telpas ir plašas. Piedāvājam arī izmitināšanu, jo mūsu otrais stāvs, kā jau minēju, plānojam mēs nākotnē strādāt ar bērniem un jauniešiem nometņu formās. Līdz ar to šis otrais stāvs jau ir iekārtots ar gultām un sagām, spilveniem, viss, kas ir nepieciešams, lai šeit nakšņotu. Un, attiecīgi, mūsu pirmajā stāvā ir pieejama semināra telpa. Mēs šobrīd esam atkal ēdamzonā, kas ir novietot blakus semināra telpai. Tāpēc mēs būtu priecīgi, ja jūs izmantotu mūsu brīnišķīgo vietu, iespējas un telpas, lai rīkotu savus pasākumus šeit. Tiem nav obligāti jābūt 3 dienu pasākumiem. Mēs priecātos, ja jūs mūs atbalstītu kaut vai ierodoties uz dienas pasākumu un iznomāt mūsu brīnišķīgās telpas. Tādējādi mēs varētu tikt uz priekšu mūsu lielajā projektā. Un arī iepazīt daudz jaunus cilvēkus un speciālistus, ar kuriem mēs vēlētos veicināt nākotnes sadarbību. Tāpat arī mums netālu esošajā Kurmenes baznīcā ir iespējams rīkot adorācijas pasākums un slavēšanas pasākums un grupu aizlūgšanas, jo šī brīnišķīgā vieta ir atvērta līdz pat 10. vakarā. Un, ja ir īpašas vēlmes, mēs varam sarunāt, ka šī baznīca ir atvērta visu nakti uz vajadzībām. Jā, tādā ziņā mums ir ļoti praktiska lokācija, jo blakus mums ir Kurmenes mūža, Kurmenes baznīca, ir gan dažādi dzīvnieki, un mēs tiešām
Priecājamies to, kad varat braukt ciemos un arī izmantot šīs iespējas. Mēs arī priecājamies šo mūžu rādīt mūsu draugiem, jo mūža ir lielisks piemērs, kā mēs katrs, lai cik sabrukuši varbūt dzīvē mēs būtu, mēs atkal varam celties un būt Dievu piepildīt no jauna. Draugi, liels paldies, kad uzklausījāt mūsu stāstu, un patiesi priecāsimies jūs redzēt šeit pie mums ciemos, Kurmeņas jauniešu centrā Klints. No Rīgas esam 80 km attālumā. Droši brauciet, iepazīstiet apkārtni. Blakus mums ir Mēmeles upe, Lietuva, tātad, kā jau iepriekš minējām, Kurmenes mūža, Kurmenes baznīca, dzīvnieki, varbūt kāds bērns grib braukt ekskursijā vai vienkārši apskatīties un baudīt ziemas prieku. Kā redzat, sniegs mūs lutina un patiesi gaidīsim jūs ciemos un uz drīzu tikšanos. Atā!